5 dārzeņi bez maksas, kas ir 1. klasē, bet arī no 1. līdz 4. klasē. Aktīvās atpūtas iespējas, atvērta sporta zāle vai atpūtas stūrītes jebkurā dienas laikā, piemēram. Grāmatas skolotājiem no jānes uz mājām, radošo nodarbību pieeja un uzsvars uz dabas materiāliem, labi iekārtotas telpas, apusēja cieņa, drīzāk tie ir trīspusēja cieņa, kā starp skolotāju, bērniem un vecākiem. Tā un esošā situācija. Savumā asot vairāk bija mīnus nekā plusu, bet tad mēs divi to. Pirmais, tā pozitīvais, tātad viens pedagogs, viena klase, viss notiek vienā vietā. Tad vienā klasē vienaudži, ir viena vecuma bērna, ir pieejams rotaļus, labas sporta zāles, ir ekskursijas un nodarbības svaigā gaisā, ir labiekārtas rītē gaišas telpas un uzstāvāši, siltas pusdienas ir pieejamas, un ir pagarinātās grupas, nezinu, kā tagad sauc pēcpusdienā, ka bērniem ir iespēja viņu skolā ilgāk palikt, kamēr vecāki darbā. Un tad tie mīnusi bija tādi, ka dārgi mācību līdzekļi, smagas grāmatas, kur visu parādās mājām, un diskriminējuši bija. Paldies!